Šis video kļūst neticami populārs, un tas ir stāsts par Miss Izraēlu Melāniju Širāzu, kura devās uz kādu vietu un apsēdās blakus Mamdanī kundzei. Un, ak, vai kā jūs varat iedomāties, viņai tas neizdevās pārāk labi. Tagad tas viss notiek uz tā fona, ka Mamdanī tiek nežēlīgi kritizēts internetā, jo viņš izmanto ChatGPT, lai publicētu paziņojumus par to, cik ļoti viņam rūp antisemītisms. Un tas nāk no tā paša cilvēka, kurš vaino Izraēlu antisemītismu pieaugumā, nevis savu islamistisko pretžīdu retoriku. Bet pie tā mēs vēl atgriezīsimies pēc brīža. Paskatīsimies, kas notika, kad Miss Izraēla un Miss Neglītā Ņujorka satikās kopā restorānā vai kafejnīcā vai kaut kur citur. Nu uzmini, kurš sēdēja man blakus kafejnīcā Ņujorkā? Neviens cits kā Zorana Mamdanī sieva Rama Duvadži. Tā pati Rama Duvadži, kura pavisam nesen publicējusi šausmīgi antisemītiskus, pret Izraēlu vērstus un terorismu atbalstošus ierakstus, un pēc tam par to arī atvainojās. Bet te ir smieklīgā lieta. Viņa bija gatava nofotografēties ar mani, līdz uzzināja, ka es esmu Miss Izraēla. Līdz brīdim, kad es viņai pateicu, ka esmu izrēliete, mani sarūktināja tas, kādu retoriku viņa izplata tiešsaistē. Starp citu, labi Melānijai, labi šai jaunajai Miss Izraēlai. Viņa ir jaunā dalībniece. Labi viņai. Iedomājies apsēsties blakus Mamdanī sievai un teikt, jā, zini ko, es nedomāju, ka tava atvainošanās ir ļoti patiesa, jo, godīgi sakot, tu esi draņķis. Un tas nav gluži tas, ko viņa teica, jo Melānija acīm redzami ir daudz kulturālāka un izsmalcinātāka par to, bet būt tādai neizsaki šādas absurdas atvainošanās. Starp citu, vai tu vari iedomāties, ja mums būtu vēl kāds politiķis augstā varas amatā, kura sieva runātu šādi? Piemēram, patiešām atbalstītu teroristiskas aktivitātes. Iedomājies, ja Mamdanī sieva ievietotu video, kurā saka, piemēram, ak jā, ISIS, es viņus mīlu, vai arī labi, ka notika 11. septembris. Šāda veida saturs nenozīmētu, ka tu neuzvarētu vēlēšanās, bet, protams, kad runa ir par visu šo Izraēlas lietu, ņemot vērā manipulācijas un aizspriedumus, kas notiek, tad lūk, tas tiek uzskatīts par lielisku. Bet es viņai teicu, ka daļa no manas ideoloģijas kā izrēlietei ir veidot produktīvu dialogu, kurā viena puse netiek nepārtraukti dehumanizēta. Bet neskatoties uz to, neskatoties uz mierīgo atmosfēru, tajā brīdī, kad viņa uzzināja, ka esmu izrēliete, viņa atteicās ar mani sarunāties. Tas liek uzdot jautājumu, ja tu vari publiski atvainoties par izrēliešu dehumanizēšanu, bet satiekoties aci pret aci, tu nespēji viņu patiesi uztvert kā cilvēku. Ko tas liecina par tevi? Un ko tas liecina par mūsu politikas stāvokli, ņemot vērā, ka tā ir Ņujorkas pilsētas mēra sieva? Zini, ko tas liecina par tevi? Zini, ko tas liecina par tevi, Melānija? Es tev tūlīt došu nelielu padomu. Tas liecina, ka tu esi melis un vienkārši vēlies sabiedrības uzmanību. Un tad šis paziņojums nosodot antisemītismu un atvainošanās. Tas viss ir muļķības. Muļķības. Tagad mēs zinām, ka Mamdani visticamāk ir Ņujorkas lielākais muldoņu. Un man jāsaka, ņemot vērā situāciju Ņujorkā, tas ir diezgan iespaidīgs status, ko sasniegt. Starp citu, ja jūs šeit vēl neesat bijuši, laipni lūgti. Es esmu Meira K. Šī ir pushback pārraide, un mēs saucamies Pushing Back. Tāpēc nospiediet abonēšanas pogu, ja jums jau pietiek. Laipni lūgti, jūs esat atraduši savējos. Bet vēl svarīgāk, mēģiniet popularizēt šo video, jo tas palīdz izplatīt informāciju par tēmām, par kurām mēs runājam. Es būšu ļoti pateicīga. Tagad viss tas video, kas tagad ir kļuvis ārkārtīgi populārs, jo, kā jau minēju, tas, ka Miss Izraēla sēž blakus Mamdanī sievai, ir liels skandāls. Un tas video bija ļoti, ļoti labi izveidots. Tas viss notiek laikā, kad pats Mamdani saskarās ar zināmu kritiku par to, ka viņš ir pilnīgs muļķis. Labi. Un, kā jūs varbūt esat dzirdējuši, pārsteigums. Ņujorkā pieaug antisemītisms. Kas to būtu domājis? Kas būtu domājis, ka tā ir? Katrā ziņā viņš uzraksta šo tvītu. Esmu šausmās un dusmīga par svastikām. Jā, svastikas tika uzkrāsotas uz mājām un sinagogām Kvīnsā, tostarp uz piemiņas plāksnes, kas godina kristāla nakts izdzīvojušos, vai ne? Tajā naktī, Amerā, Vācijā, 1930. gados, kad viņi iznīcināja visas sinagogas. Katrā ziņā tas nav tikai vandālisms. Tas ir apzināts antisemītiska naida akts, kura mērķis ir izraisīt bailes. Antisemītismam nav vietas. Tagad teorētiski šis būtu brīnišķīgs, skaists paziņojums pret naidu pret ebrejiem, kas nomoka Ņujorku. Izņemot to, ka ik viens, kam ir acis un kurš ir izmantojis mākslīgo intelektu, var redzēt, ka to ir radījis mākslīgais intelekts. Tagad lūk neliels padoms no īres.
Tiem no jums, kuri vēl nav sapratuši, vai redzat šo mazo lietu? Tā mazā M domu zīme, tas nozīmē, ka mākslīgais intelekts raksta jūsu tekstus, labi? Bet vēl svarīgāk, mākslīgajam intelektam ir ļoti kaitinošs ieradums veidot šādus apgalvojumus. Tas nav, bet tas ir. Tātad tas nav tikai vandālisms, tā ir apzināta rīcība. Tā nav skumja, tā ir depresija, tā nav neapmierinātība. Tā ir dziļa izmisuma izpausme, lai kas tas arī būtu. Tas ir kā mākslīgā intelekta firmas zīme. Tas nav tikai vandālisms. Tā ir apzināta antisemītiska naida izpausme, kas paredzēta, lai izraisītu bailes. Antisemītismam nav vietas. Burtiski visi, kas to izlasīja, domāja: Mamdani, vai tu vismaz vari mēģināt melot labāk? Vai tu vismaz vari mēģināt melot labāk? Tagad tas ir no 8 stundām atpakaļ. 8 sasodītas stundas atpakaļ. Skatieties, ar kādiem iemesliem Mamdani nāk klajā, lai attaisnotu antisemītismu. Ak, manuprāt, tas ir vienkārši briesmīgi. Es patiesi nevaru izturēt viņu vērot, bet mums tas ir jādara. Paldies, mēre. Vai jūs varat novērtēt, kā jūsuprāt vakarā noritēja protesti pie parka sinagogas? Vai jūs domājat, ka policija efektīvi uzturēja buferzonu, vai būtībā tas arī notika? Un vai jūsuprāt tika pietiekami aizsargātas tiesības protestēt? Un tad man ir vēl viens jautājums. Labi, tiem, kuri nezin, Ņujorkā notika liels notikums ar lielu protestu, un viņiem nācās izveidot radošu buferzonu, lielu buferzonu, jo viņi ļoti baidījās no vardarbības, kas varētu izcelties. Jūs varat par to izlasīt internetā. Man droši vien vajadzēja sagatavot par to apkopojumu, bet tas būs citreiz. Ieskatīsimies, ko par to saka Mamdani. Jā, es domāju, ka esmu to vairāk kārtīgi skaidri pateicis, ka mēs šajā pilsētā uzskatām, ka tiesības protestēt ir neaizskaramas. Un mēs arī esam apņēmušies nodrošināt, ka jebkurš Ņujorkas iedzīvotājs var droši ieiet vai iziet no dievnama. Un ka šī piekļuve nekad netiek apšaubīta, vienlaikus aizsargājot arī pirmo grozījumu. Es ticu, ka policija to vakarā nodrošināja. Un runājot par veidiem, kā novērst antisemītismu, es vakar pamanīju, ka, kad jūs izplatījāt paziņojumu par protestu, pirms tā norises, jūs norādījāt, ka piekrītat protestētājiem. Jūs pēdējās dienās esat izteikusies par Izraēlu vēl dažos citos veidos. Un es vienkārši brīnos, vai jūs apsverat, vai jūsu personīgā viedokļa paušana par Izraēlu kaut kādā veidā veicina antisemītismu pilsētā. Vai jūs kādreiz domājat, ka varbūt jums vajadzētu vienkārši neizteikties, vai vispār šo tēmu nepieminēt? Labi, tas ir godīgs jautājums. Vai tu domā, ka runājot visu laiku par to, cik slikta ir Izraēla, tas varbūt ietekmē ebrejus? Tagad es vienkārši gribu jums atgādināt par vienu ironisku mazu lietu, tikai pavisam nelielu lietu, ka tieši šī cilvēku grupa, šie liberālie, kreisie, psihotiskie antisionisti jau no paša sākuma ir teikuši: jums ir jānošķir sionisms no jūdaisma, tie nav viens un tas pats. Tie nav viens un tas pats. Tu vari mīlēt ebreju, bet ienīst sionismu, vai ne? Tieši viņi saka, ka tie nav viens un tas pats. Viņi nevar tikt salīdzināt. Viņiem nav nekā kopīga. Tie nav viens un tas pats. Tie nav viens un tas pats. Ne jau mēs to sakām. Mēs esam teikuši, ka tie ir viens un tas pats. Tie ir viens un tas pats, jo sionisms ir ebreju tiesības uz vietu, kur dzīvot. Jebkurā gadījumā tas ir otrais punkts, bet tieši viņi ir tie, kas ir izdomājuši, ka šīs divas lietas ir pilnīgi atšķirīgas, un kā tu vispār vari tās salīdzināt? Un tomēr. Tagad es domāju, ka valdības politikas kritika ir pilnīgi atšķirīga no aizspriedumiem pret konkrētas reliģijas ticīgajiem. Un nav nekādas iecietības pret antisemītismu. Nav nekādas iecietības pret naidu, pret ebreju Ņujorkas iedzīvotājiem, ko mēs esam redzējuši atkal un atkal. Piemēram, nesen, kad Kvīnsā uz vairākām mājām tika uzkrāsotas svastikas. Ak jā. Es arī esmu ņujorkiešiem skaidri paudis savus godīgos viedokļus par to, ka, kad mums ir nekustamā īpašuma izstāde. Tā tiek reklamēta zemes pārdošana, tostarp zemes pārdošana okupētajā rietumkrastā apmetnēs, kas ir starptautisko tiesību pārkāpums. Tas ir kaut kas, ar ko es kategoriski nepiekrītu, un es arī uzskatu, ka daudzi Ņujorkas iedzīvotāji tam stingri nepiekrīt. Jo tas ir bijis centrāls jautājums pastāvīgajos centienos izdzīt palestīniešus no viņu mājām. Tā kaut kā. Kaut kā. Viņam tiek uzdots jautājums par pieaugošo antisemītismu, un šis vīrietis spēja to pārvērst par stāstu par palestīniešiem. Vai tevi īpaši pārsteidz, ka viņa sieva nevēlas sēdēt blakus izraēlietim, jo viss ir nepatiesi?
Ak, antisemītisms, tas ir briesmīgi, tas ir briesmīgi. Nē, viņam ir viena alga, mēs abi to zinām. Tas ir tikai tāpēc, ka tas liek viņam izskatīties slikti. Un vēlreiz, tiem no jums, kuri neatcerās, šis ir Mamdani 10 dienas pēc 7. oktobra. Vienīgais veids, kā mēs varam godināt to cilvēku dzīves, kuri mums ir atņemti, ir risināt situāciju, kurā viņi visi dzīvo. Un tas nozīmē... Lūk, tā tas ir. Ir notikusi ebreju slaktiņš, bet viss ir saistīts ar okupāciju. Viss ir saistīts ar palestīniešiem. Viss ir saistīts ar to, lai atbalstītu īstos cilvēkus, kuri šeit cieš. Mamdani, tik paredzams, tik nožēlojams. Ņujorkiešiem ir jāizdomā veids, kā viņu dabūt ārā no amata. Jebkurā gadījumā šobrīd ar Mamdani notiek vēl daudzas citas pretrunīgas situācijas. Mēs varam par tām runāt. Paziņojiet komentāros, ja vēlaties to darīt. Bet pagaidām, manuprāt, ar šo pilnīgi idiotisko epizodi pietiek. Paldies par uzmanību šim, Maca!